Labrīt, tauta! Saule nāk, es pamodos un iegāju dušiņā, bet šis tas labs ir mainījies. Kā var redzēt, te ir ekstra dators, skapis un vēl viens skapis televizors ir pabīdīts biku un ekstra čības. Tas nozīmē tikai vienīgi vienu lietu, ka man ir ievācies kāds beidzot. Koči. Viņš aizslēdz jau. Labi, koroči, man ir man draugs, ja man tagad dzīvo, īsi sakot. Un, jā, viņš koroči arī strādā šeit. Šitā te kompa mums prasīja kādu laiku dabūt normālu internetu. Es nezinu, kāpēc. Viņa kompis dažreiz vienkārši bagotā ir, ka būvēja, nevis vienkārši dabūja jau gatavu. Bet, koroči, jā. Tā baigi, tā nekas nav mainījies. Vienkārši tas, ka man tagad ir jāpierod dzīvot ar citiem cilvēkiem, precīzāk ar vienu individu, un jā, es esmu tik pieredzis būt klusumā, ka es pateikšu godīgi, es joprojām neesmu, labi, viņš te ir labi no 2-3 dienas jau, maksimums, un es joprojām neesmu pieredzis pie tā. Tā kā, jā, viņš tur nebūs baigi ilgi, 3 mēnešu maksimums, un pa to laiku doma ir tāda, ka es būšu ķipa loktin tik un tā, un viņš arī. Bet vakardien vienkārši igrēja CS uz manu datoru kaut kādas fucking 4 stundas, kamēr es biju prom, bet, kaut kā tā apmēram. Bez tā man nav baigi daudz ko komentēt, ja godīgi, jo baigi daudz nekas nav noticis. Man draugs dzīvo tikai, kā jau minēju, 2-3 dienas maksimums, un tādā gadījumā es reāli, man nav baigi neko daudz ko godīgi teikt tik un tā. Jā, bet darba ziņās pagaidām lietas ir tīri ok, samērā produktīvas dienas ir. Es vairs nejūtos tik absurdi noguris kā parasti. Es teiktu, ka es joprojām neesmu noguris, bet, var just to biku atšķirību. Tā kā, jā. Man kaut kad šonedēļ būs onboardings, tā kā, ķipa lead editor pamat tā kā kārtīgi, bet jebkurā gadījumā daudz kas cits ir jāizdara īpaši ar Stefanu, tāpēc, ka viņš 8. datumā launcho savu software, un tam jābūt gatavam. Es pateikšu godīgi, es šaubos, ka tas software būs 100% pabeigts līdz tam, jo tas, ko es pagaidām zinu par to projektu, ka tur piku kavējas, tur šis, tas, nav 100% optimizēts, un es jau viņiem teicu no paša sākuma, ka 90 dienu laikā es palaidu software no nulles uz tā kā jau, ir gatavs un var lietot cilvēki. Tas man liekas biku absurdi. Ka es teiktu, realistiski varbūt 4 mēneši maks. Tāds, ka tur tik daudz tajā visā ieiet. Viņš teica, viņi apsolīja, tā ir būs. Es esmu, labi, tad ceram uz labāko. Bet, jebkurā gadījumā par to ir biku arī jāpadomā nākotnē. Tāpēc, ka tur tagad tas viss sāksies, man būs tik daudz darba, ko darīt. Un es arī ar Stefanu mainīšu manu agreementu, man liekas, tāpēc, ka es pa šitiem video vairs, man ar katru dienu viņi paliek mazāk un mazāk tā kā izdevīgi viņus darīt. Tāpēc, ka Tāpēc, ka es viku un tā no tā stumjos prom, un arī laika ietilpība dēļ. Viņi joprojām ir normāli, bet es negrasos tos darīt visu savu mūžu tagad. Tā kā, jā, es sāku domāt biku vairāk par nākotni. Arī vienkārši sāku ar vairāk vienkārši domāt, tāpēc, ka es savu galvu diezgan daudz nelietoju. Man tas ar citur crazy fucking zeķis. Skaties šito, jā. Bum! Viņas izskatās dīvaini, bet tagad tu viņas satin. Tā, sushi roll vai kāds, bet vispār man liekas, jau otrādāk jādara. Ko es fucking tā? Šitā. Tas neizskatās baigi labi. Bet, koroči, kaut kā viņas tur bija, ka viņas izskatās pēc sushi roll vai ko. Bet, jā, pamatā bez tā man nav baigi daudz ko citu, ko teikt, izņemot, ka biku paiepot. Šodien, es nezinu, es pamodos, tik fucking overs. Es labi, es aizgāju gulēt, pusnaktī apmēram, kas nav tik vēlu, bet, tik un tā.
Jā, kā man draugs, viņš jau ir sen darbā, viņam, man liekas, viņš jau kaut kādos 5 ir ārā pa durvīm, gandrīz vai 6 ārā pa durvīm. Tos viņš ar vilcienu brauc, viņam Latvijā vispār ir tik fucking augsts. Baļāji, ka liela daļa cilvēkiem vienkārši mašīnas nevar iestartēties. Mums bija kaut kāda, man liekas, -30. Tā kā ķipa knapi mīnus, ķipa -29 vai kas, jā. Bet mēs dabūjām vienu rīktīgi augsto fucking dienu, kas bija nesen, ka laukī cilvēki vienkārši uz darbu nevarēja tikt, viņam mašīnas vienkārši neslēdzās iekšā. Tā kā, jā, bez tā, smieklīgi tas, ka es vispār biju pareģojis, ka šī ziema būs diezgan sūdīga. Es domāju, ka, nebūs baigais sals, nebūs tur nekas nahuj, bet, kā kļūdījos. Sniegs arī diezgan daudz joprojām ir. Parasti jau tagad viss jau sen būtu fucking nokus, bet, ir februāris jau, kurš ir 3. datums, man liekas. Jā, 3. datums, otrdien. Un šodien man vēl īpašnieks tiksies ar Matīsu. Man draugi, kas man dzīvo, kaut ko viņi tur izrunās, bet, ja godīgi, tur nav baigi daudz ko runāt arī. Tā kā, ko es gribēju vēl minēt, kas vēl ir noticis šajā labajā pasaulē. Iepriekšējā video es izjaucu Žigulu, tāpēc, ka viņi riktīgi tur labi sataisīt. Es gribētu to arī darīt, bet man tā kā laukī tikai brīvdienās ir laiks to darīt. Bet un man vajag vispār vēl sabākt naudu no projekta šitā. Es gribēju izdarīt pagājušajā nedēļā, bet es uzrakstīju čalim un čalis netika nedēļas nogalā, kas ir vienīgais, kad es varēju tikt. Bet, tā buļāji. Teorētiski vakar man to būtu bijis jādara, bet man ir tik maz fucking laiks par šī nedēļa. Man ir jāvajag būt 100% optimizētam, lai pat pabeigtu visu. Tā kā, es ļoti ceru, ka nākamā nedēļas nogalē es varēšu, vai arī varbūt trešdien. Bet, man ir Žiguļu logo, kurš ir saplījis, un es viņu gribēju salabot, bet izrādās tā ir viena detaļa te iekšā. Es viņu dabūju ārā, un es viņu nevaru baigi salabot. Vismaz ne ar manām prasmēm, materiāliem un instrumentiem. Tā kā, es vienkārši nopirkšu jaunu paķēņu, maksā kaut 100 fucking eiro, kas man liekas bija kā absurdi. Priekš vienas plasmas huņas. Par to naudu var nopirkt radiators un spoguļus. Tā kā radiatoru, ne jau vairākus, protams. Bet, jāsaka, lai gultiņa riktīgi nekārtība. Arī jāuzstāvs kaut kāds plāns draugam, lai zinu, ko tā kā darīt, lai pats savus klientus dabūju, tāpēc, ka viņš visu laiku grib vienkārši uz mani. Tā kā, kā es viņiem dabūju klientus vai ko, bet ja tas tā reāli nestrādās. Man nav laiks tam vienkārši. Ja čelis grib montēt, viņam ir jāiemāc visu no paša. Ne jau visu pašam, bet, jāiemācas fundamentālus visus tos izdarīt, lai viņam ir tā kā es saku, tas ritms, lai viņš zina, ko viņam vajag izdarīt, nevis visu laiku, man problēma eju pie Mikusa, viņam jautā. Arī tas, ka man biku fokus ir nogājis lejā, tāpēc, ka, protams, dzīvo tad citi cilvēki ir tuši īpaši priekš man sarežģīti, tāpēc, ka es dzīvoju šeit jau praktiski viens pats no 8 mēnešus, un tagad pēkšņi man ir ap vakar puse vienmēr kaut kāds cilvēks, kas man blakus ir. Viņš ik pa laikam ienāk iekšā man kaut ko jautāt vai ko, un, es mēģināšu sarunāt ar viņu kaut kādus basic noteikumus, tā man vienkārši nebaksta. Ja nav reāli svarīgi, tad vienkārši netraucē man. Es zinu, ka tas bija, kad dirsas gājiens ir, bet, man laukī nav varianti. Tas, ka es paņēmu viņu ar, ka viņš dzīvo pie manis ar norunu, ka, es paņēmu viņu ar norunu, ka mans fokus netiks ietekmēts. Tā kā, ja man fokus tiek ietekmēts, tad, tas ir godīgi, tas vienkārši nav labi. Tā kā, Bez tā man nav baigi daudz ko teikt. Es ejuši meditēt un es eju strādāt. Man vajag 2 Stefanu video izdarīt. Man vajag, man liekas, šodien varētu onboardoties un parakstīt kontraktu. Un kaut kas vēl man bija jāizabas, jāizmeš, tā kā,
Gruči, jā, pabeidzu šonakt, cik varēju. Es pateikšu godīgi, es gribēju gulēt. Jāizslēdz tā gigantiskā fucking gaisma. Es pagaidām sēdēju šī beņķa te diezgan ilgi, un lieta tāda, man viņš jau, es nezinu, grūti biku redzēt ir, bet man viņš ir biku izdirsts, jo īpaši pēdējā laikā sēžu pie tā krēsla tik fucking ilgi, ka, jo prātā var, man reāli galva sāp diezgan nopietni, un, jā. Bet, jebkurā gadījumā jāpastrādā ir, tas bija jāizdara. Jāizslēdz šitas ārā. Jā, tā kā es mēģinu būt klusu, tāpēc, ka man draugs guļ blakus, bet tik un tā. Rītdien man ir ar Cami onboarding calls, beidzot oficiāli es būšu lead editors, sarunāsim lietas, kas mums ir jādara, blā, blā, blā. Dažas reklāmas man ir jāuztaisa. Man jāpabeidz Stefana video viens rītdien, tāpēc, ka viņš bija riktīgi garš, es viņu nepaspēju pabeigt pa nakti. Šodien, tāpēc, ka es vienkārši, man tā galva sāp, es nevaru vairs, es arī vajag neko daudzinās mēdus, arī tā kā, jā. Būs no tā, nav pat kāpošana, tas ir vienkārši, es nezinu, man vienkārši kaut kā nav laiks ēst, un es arī apdomāju visu laiku šito, cik daudz es strādāju kopēji, un, ja godīgi vajadzēja to vērts, bet tik un tā, pavasaru es biku pačilvošu, man liekas, es tur mēģināšu biku atpūsties, dažas citas lietas padarīt, optimizēt, būtu nopelnījis vēl labu pauzīti pēc šitā riktīgā lock-in, bet pateikšu godīgi, es esmu fucking noguris, ļoti noguris. Tā kā, pagaid. Короче. Jā. Es varu vienkārši telefonu šeit. Citu, bet nevajag. What the fuck? Jā, korāši doma tāda, ka pa vasaru es mēģināšu biku atpūsties, citas lietas padarīt, paceļot, vienkārši atpūsties, ja godīgi. Pamatā, bet jā, man rīktīgi galvrīst. Man grūti domāt pat ir. Bļāģi. Vot tā ir. Cik skaista diena ārā. Tik labi, ka es pavadīšu visu savu fucking dienu montējot video, tos, ka klients ir biku neapmierināts. Zaibāl, bļaļ! Zaibāl! Tā nu nahuj! Bļaļ, ārā tik skaista diena, es gribu vienkārši iziet ārā, bļaļ, izbaudīt dabu, padzert limonādi, jo ir sestdiena, bet nihoja, bļaļ, es sēdēšu šajā fucking sēdietā, gaidīt, kamēr video no Arcades AI lādēsies, tāpēc, ka viņa platforma sūkā! Zaibāl! Labi, es reāli reidžoju, es zinu, ka es teicu, ka es nelamāšos tik daudz savā fucking arhīvu kanālā, bet man zaibāl, bļaļ! Reāli. Kroči, šīs reklāmas ir jau izgājuši kādas 4 fucking revisions, kas parasti nav liela problēma. Lieta tāda, katru reizi, kad tas revisions ir, tas nozīmē vienkārši uztais reklāmu pa jaunu, ja? Un ne tikai tas, viss, ko es darīju, bija tieši tā, kā brīfā bija rakstīts, un tas bija tas, ko viņi paši fucking aprūvoja. Un tagad viņiem nepatīk tas, ko viņi aprūvoja, un tagad mums vajag sākt visu no jauna, un es reāli vakardien ar copywriter Justinu, kas arī aģentūrā strādā. Es ar viņu sēdējām sapulcē, vēl kādas 3,5 stundas, un vēl pirms tam man vēl bija video editora zvans, kur es viņiem mācīju, kā šādās huņas darīt.
Jā, un mēs abi divi vienkārši, mums ir tik fucking zaibau šis klients jau, ka man ir reāli, man jau ir fucking apnicis. Reāli beidzot tie video ielādējās, jā, bet parasti šitie video lādējas kādas 3 fucking stundas. Es nezinu, kāpēc viņa platforma vienkārši tik briesmīgi reāli, man zaibau reāli. Kas tas ir reāli? Es gribu izbaudīt šito sestdienu. Man vispār šodien ir pilnīgi citi plāni, man redzēja samontēt savu YouTube video, ko postot YouTube'ā, lai es varētu beidzot savas montēšanas lietas darīt. Bet nē, nahuj, es eju šās reklāmas daru, tāpēc, ka man tik... Es reāli nezinu, kāpēc viņš beidza filmēt, bet, korči, es vienkārši diršos par to, ka man reāli, dažreiz... Jā, es aizmirsu minēt, es slims. Tā kā mans garastāvoklis ir tā ir biku izdirs, es atzīšos. Bet, ja kurā gadījumā, zinu, ko es vienkārši fucking pārslēgšu kam. Okay. Rekur, bļaļ, jūs varēsiet redzēt, kā es fucking montēju, tā kā kroči. Jā, uzzīju. Saibal, bļaļ, tu man saibal, bļaļ. Un tad tev jautās, kā tu šito izdarīt? Tu baigi tā, ķipa, ko tu vispār dari? Tā, tu baigi neko nedari. Tad zidā nahuj, neko es nedaru, bļaļ. Bļaļ, zini, cik daudz es upurēju, lai šito dabūju gatavu. Labi, es taisu beidzot kaut ko, es esmu mirstu bagā, jā. Un es arī klepoju tik daudz. Es uztaisīju pirmās izmaiņas reklāmām, man šodien vēl, bļaļ, es neko negribu darīt, es gribu iet ārā, bļaļ, tu paskaties, cik ārā fucking skaisti. Saules spīd, bļaļ, tikko bija nāhoj, mums tā pūtainis nāhoj. Bet, reāli, bet tāda ir realitāte, tas ir tas, ko es ziedoju, nevis ziedoju, bet upurēju priekš savā uzņēmumā un savām prasmes uzlabošanām. Es ar Justinu reāli, mēs vienkārši strādāju, kamēr pārējie prom nahuj Valentīna dienā vai ko nahuj, bļaļ. Tas ir brīnišķīgi, manuprāt, bļaļ, Un krūti man fucking beidzot. Zini, kas man beidzās? Marnēta sīpola. Man nav marnēta sīpolas. Es nav dusmīgs par to. Un man arī nav krēmsirs. Man ir rodeņu. Man majonēze arī ir beigusies praktiski. Nepagaid, man ir kaut viena burkota, ne? Yes, man vienmēr ir rezerve. Es domāju uz priekšu. Starp citu, ja kas, es nezinu, vai es minēju vai nē, bet man liekas, ka man kopā tā kā man ienāks šitie pēdējie cipari, man būs pirmo reizi mūžā 10 000 tā kā bankas kontā. Vienkārši stāv, vienkārši neko nedara ķipā. Tā kā jā, tas būs forši. Es varu ananās paņemt saldu, jā. Kāpēc nē. Es paņēmu iepriekš mango buņģiņā. Bet viņi ir low-key fucking ass. Bet, kurus paņēmu. Jā, tikai man draugs teica, ka šitie, kas ir čankos, viņi ir briesmīgi. Es nezinu, es neesmu nekad ņēmis, nevaru komentēt baigi, bet man ir arī avokado. Kā uzņēmē darbība ietekmē tavu mentālo veselību? Kā tu domā? Nahuj, dēmē, ko es nahuj nedomāju. Low-key skico vienkārši. Skaties šito, bļaļ. Ko skaties, tu neko neredz. Es taisīšu savu ikdienas maltīti, kas... Manā fucking tortilla ir cieta. Tas ir fucking brīnišķīgi, manuprāt. Tas ir fucking brīnišķīgi. Bet skaties, zini, ko es taisīšu savām maltītēm? Olīveļu. Man vispār jāparāda, lai redz, ko es ignēdu. Rekurus nolikšu telefonu, te varēs redzēt pannu, ja, skaties šito. Man ir jēla gaļa iekšā šeit, man liekas, ja es atceros pareizi, un te man liekas gulaša gabaliņi vai kas. Jā, man ir gulaša gabaliņi. Šās olīveļa, yes. Tagad man ir biku nauda, es atļaujos sevi spoilot ar olīveļu, nevis rapšu eļu. Jā. Panna samērā karsta, es nogriežu uguni biku un tagad gulaša klucīša. Dzirdi, bļē.
Yummy, 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 yummy. Pokoj visu, ko es te taupu. Blē, pat fucking telefons neko neredz izrādz. Fuck. Tūlīt, pagaid. Okay, boom! Man liekas, tagad ir jāredz visu. Jā, kurš reku gaļas sekret. Nākamais. Tortilla. Tā nav tortilla, tā ir pitamaize vispār, bet es ņem reku siers no Lidl siers. Es viņu tagad atveru vaļā, ja es mācētu to fucking izdarīt. Es viņu ielikšu iekšā šeit. Fucking 3 šķēles ar sieru šodien. We going crazy tonight, man. No, today, man. Jā, sieras atpakaļ iekšā, ledus skatīgi. Jā. Tagad. Boom, redz šito. What? Labi, tad nekas tā burkā fucking nav. Es nezinu, kāpēc viņi atstāja. Ej, šķūtīs, bļaļ. Labi, tagad man ir avokado. Mēs varam uztaisīt guacamole. Tagad pamēģināsim uztaisīt guacamole. In the avokado. Tā kā, reku, skaties, dēls. Man vajag pārlikt kameru kaut ko citu, lai kaut ko redz. Noliksim viņu. O, tā kā man vajag nazīgi. Es ceru, ka viņš nav sapuls. Nu, viņš ir lietojams knapi, bet блядь, похуй, да. Да похуй, нахуй, Chevrolet, tahuj. Nē, bet tur ir biku divi, tur ir sketchy, bet, jā. Šitie var iet dīrs nahuj. Smells like what's going on? Rekur, ja nav etiķi, skaties, ko dara. Tu paņem šito. Kur ir? Nesam izņēm, jā. Rekur, ja nav etiķis, paņem gurķīti marinētu vai ko. Ielai biku gurķi sulu. Vispār varbūt biku vairāk. Bum, šitik, tagad. Paņem tuču sāli. Šitas ir tas stiprais sāls, tā kā baigi daudz nevajag. Un, bum, paņem šito. Vienkārši ņem un fucking samīts, līdz tev sanāk kaut kāda šļura. Jā. Tā, tūlīt, skaties, redz kā smaisu nākoja. Guacamole, tikai man nav tur iekšā. Jā, ir ok. Tagad. Bļaļ. Un kāds ar to pānu ir, kāpēc tu jau sāc teikt atkal? Idiots, es aizvēru to te un neko neredz vairs. Bet jā, šitā guķa šķēle ir izžavusi to nahuj.
paņem, sagriez gurķīti labi, šitā te volā, redz, skaties, tu skaties vispār, nu come on, nu skaties, pievērs uzmanību, jā, meistara klasa, rekur, tagad paņem, iemet gurķīši šķēlīts iekšā gvaka kakā, bļaļ, rekur, skaties, redz šito, bļaļ, un rekur tomāts, pusi izžuvs no vakardienas, bet vienalga, izgriežam ārā serdīti, pīs nahuj, pārgriež šitā, šķēlīt, bum, 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 bļaļ, bum, da nahuj vienkārši, vienalga, pohuj, pietiekam labi, ņem, iemet šeit iekšā, bļaļ, tā gaļa reāli, tur viņi jau bija, kur smird reāli, tas garšvielas nav labas, uz karstas pannas izskatās, viņas stāv iedeg, da nu nahuj reāli. Tā bija jāpārbauda, cik tā gaļa ir izcepusies. Skaties, iekšā būs jēls 100%. Vo, nahuj, redzi, cik jēls. Bļai. Bļai, kas smir. Te paskaties šito pannu reāli. Tās garšvielas ir izdirs. Viņas vienkārši ņem un pielīt un deg un nu, jā, kaut kā tā. Labi, gvaks man ir, tagad, ko man vajag salātu lapas. Uz tās pašas netīrās fucking dēlīša mēs paņemam rekur, normāls nāzis. Pietiekam daudz kāpost, vairāk nevajag. Marinēt gurķīti, protams, bez tā nevar izdzīvot. Viens priekš labas laimes. Darbu iet. Vēlāk, zinu, ko es darīšu. Es atvēršu logu, jo te ir tik daudz dūmu. Un es paņemšu otro pannu, ko es neesmu lietojis labu laiku jau. Liekam atpakaļ viņu. Ieliekam vēl eļļu, tāpēc, ka nezinu. Pabeigt cepties. Labi, atpakaļ pie biznesa, kur bija ājā marinēts gurķītis. Labi, jāpaņem marinēts gurķītis priekš labas laimes. Vai tur es tikko neapēdu, viens jau aizmēs? Visi ir fucking dūmos vēl uz zāļu, balgai. Es gribu iet ārā! Vai tiekojāt? Oh, come on, man! Ceties ātrāk, es gribu iziet arī ārā. What the fuck? Eta putns tikko stiklā ielidoja. What the hell? What the fuck? Reāli neredzēju kamera to, bet putns reāli ielidoja fucking. Es redzēju ēnu šitajā te varbūt pat kamera noķēra. Un viņi kaut kur te blakus iepisās. Paga, man jāpačeko man. What the fuck? Es dzirdēju to blīkšķi. Da, nu labi, nahuj, bļā.
Dievs svētī Latviju. Jā, kroči gaļa, man liekas, ir gatava. Kaut ko ir. Labi, pārgriezīsim vienu gabalu un pārbaudīsim, bet man liekas, viņi ir gatavi. Jā. Vajag labi neredz. Jā, viņi ir gatavi. Es medu vēl gribēju ielikt, bļaļ, ko es daru? Medus. Laba lieta dvēselē. Bum. Iekšā medutiņš biku. Karstums nost. Ātri gaļu vienkārši tā, yes. Laba kārta ar medu. Ātri jānomazgā medus no pannas. Fortnite Battle Pass, liels fucking tako. Lieku iekšā viņu. Tagad, kamēr lai viņa turās un man nevajag viņu visu laiku turēt, es ieaugšu gaļu atpakaļ, jo viņa fucking izkrita. Es paņemšu šito buņģu un es viņu uzlikšu virsū. Tak. Boom! Inženiera novirziens, Ogres valsts ģimnāzija. Šis ir tavas, kuras tavas prasmes lietoju. Bļāķ. Tagad es skatīšos uz viņu tā lēnām. Bļāķ, man viņa vienkārši nokrita tā buņģa. Varbūt tas inženiera novirziens savāk man nepalīdzēja. Bet jā, kroči. Bļāķis ārā, gribu iziet, pastaigāt, izbaudīt dabu, naku. Es te sēžu un diršu šos jau 3,5 gadus. Vai tas beigās būs to vērts? Vai tas būs to vērts? Man nav ne jausmas, man tiešām nav ne jausmas. Es esmu tik daudz upurējis, tik maz reāli tā kā daļu no dzīves izbaudījis. Es esmu tik daudz palaidis garām. Visādas ballītes, visādus pasākumus, visādus pieredzes, visādus, ko, bļaļ, pēdējo reizi, kad es aizgāju uz randiņu, tas bija 2 gadus atpakaļ. Tā kā jā, es daudz ko palaidu garām, es gribētu dabūt to daļu no savas dzīves atpakaļ, beidzot, jā, un kaut kādā veidā to arī ar biznesu, tā kā sakārtot. Jo es arī negribu būt viens no tiem čaļiem, kas tā kā visu savu mūžu vienkārši biznesu dara, un tad beigās pamožas, kad ir kaut kādi 30 gadi, un tad bļaļ, ko es beigās pat izdarīju. Tā kā, jā. Bļaļ, es esmu idiots, nakuj, man pat nav ieslēgta gāze, es domāju, kāpēc nekas man necepjās, bļaļ. Fucking prime genius over here, reāli. Es arī domāju, da nakuj, es neko nedzirdu, kāpēc nav doma, kāpēc netiek. Wow, bļaļ. Ну нахуй заебал, нахуй заебал, нахуй заебал, нахуй заебал, нахуй заебал. What the fuck? Da, bļa, man atkal nokrit. Labi, pokojēji. Cepies vien, cepies vien, cepies, cepies, cepies vien. Tik labs laiks ārā, bļaļ, man jāsēž un jāstrādā.
Daru praktiski tas, ko sēdu katru dienu. Es sēdu vienu to pašu lietu katru dienu. Es arī katoju, tā kā jā. Beidzot var izslēgt to jobu, man besītā skaņa. Bet nu jā, kroči kaut kā tā. Es aizmirsu kāpostu ielikt iekšā. Un man ne gurķīši arī. Tā kā, gurķīši, kur kāposti. La la! La la! Protams, pats gvaks. Pati mērce, pati majonēze. Šito nevar dakšanu nezvaidziet sēž, šito nevar ar rokām. Ai. Do you ever feel like a plastic bag drifting in the wind? Hello, your computer has virus. Hello. Ej tu tirs nahoj. Dažos gadījumos tu vari turpināt dot gāzi. Tā jau tas ir. Dažlaps visāds valsts prakticēt dzimto valodu nevar Ir 3 no fucking rīta, bļaļ. Es klepoju tik daudz, es nevaru aizmigt vienkārši, man reāli zaibal. Es biju driftot ar draugu, viņi balto, BMBīt mēs padriftojām, atnāk atpakaļ, bet es visu laiku klepoju, es vienkārši fucking doomscrolloju YouTube shortus reāli. Es nevaru aizmigt, es vienkārši klepoju, man zaibal, man tā kā ir no rīta vēl jābūt dāvana vecmammai. Un man ir jābrauc tur vēl uz Rīgu, visu šito pasauli, man nav enerģijas šitam reāli, es nevaru. Zaibal. Man ar balsi ir pilnīgi pazudusi, bet man atkal, es vienkārši izklausos tīli. Reāli zaibal. Es nevaru aizmigt. Zini, kas vēl notika šodien? Manam mīļākajam pulkstenim. Šodien oficiāli beidzās baterija. Ir pagāja, es šito pulksteni dabūju, sanāk 4 gadus atpakaļ. Gan arī jau 5 gadus atpakaļ. Pirmais pulkstenis, ko es dabūju. Šis pulkstenis bijis ar mani turpat pakaļ līdz LA un atpakaļ. Viņš tik ilgu laiku gāja un beidzot viņš ir beidzies. Jau būs jānomaina baterija kaut kad, bet man nav visi tie instrumenti. Šitā, man liekas, es vēl varu, bet tik un tā. Nezinu, es viņu baigi nevelku, ja godīgi, bet tā ir daļa no manas vēstures, ko es gribu pataupīt. Tā kā, jā, bet bļaļ, man plaušas vienkārši netur. Domāju, ka moš man vajadzētu kaut ko paigrāt vai ko, tāpēc, ka es knapi turos. Es biju fucking miršu, tā klēpus, man jau tā zaibāja, bet nu šīs ir vispār absurdi, nahoj. Man pat nav temperatūra vai kas, es vienkārši klepoju, es esmu vienkārši saaugstējies vai ko, bet pīzģets. Es eju igrāt kaut ko. Labvakar, labrīt, kroči. Vēl viena vēl nakts, ir kaut kāds vēl naktī. Vēl viena gara diena bija, ko es izdarīju. Es montēju daudz, balansēju kopā ar QA un bļaļi montētājiem, un es vēl biju sapulcē. Jā, ar viņiem, tāpēc, ka vajadzēja launchot podu sistēmu, kas vēl bija, jā, un Stefanam bija dahuja, tā kā gara video bija, tāpēc man tik ilgi viņi gāja, un es esmu fucking arī slims.
Tā kā jā, viss iet 10 reizes lēnāk nekā vajadzētu, bet, nu, kaut kā lēnām tiek uz priekšu. Rītdien ir biku pizdiets, tā godīgi pateikšu. Es mēģināšu izdarīt, cik es varu, bet, nu, es sāku diezgan izdegt, ja godīgi man slims un viss šis darbs reizē kopā, nu, es nezinu, veicīt, es nezinu. Nu, jebkurā gadījumā, bļaļ, es cenšos, ko lai dara, bļaļ, nu, ko lai saka, bļaļ. Jā, bet lamāties, es tā kā, es atzīju, man apetīte ir vispār pazudusi, es ēdu rāvu vienreiz dienā, ja labi, nu, 1000 kalorijas. Nevis tā, ka, nu, es ķipa katoju, bet, nu, nebaigi, ķipa, nopiet, nu, ķipa, es neēdu dēļ tā, ka es, ķipa, nekatoju, man vajagēs optimāli būtu 2000 kalorijas, ķipa, 2000 kalorijas dienā, vismaz, minimums, jā, bet es jau labi 1000 dienā ēdu, tāpēc, ka man vienkārši pazudus apetīti, ka īpaši, ka es esmu slims, tā kā jā. Es tagad eju gulēt, es nedabūju baigi atpūsties, bet rītdienas pamošos un es turpinu pilnīgi to pašu atkal. Cerams, uz džimus tikšu arī, bet, nu, redzēs, es arī baigi, ka esmu slims, es nezinu, cik es tur varu izdarīt kaut ko, bet jā. Tas apmēram arī šodien ir.